Ja vēlaties apkalpot un remontēt elektromobili vai nomainīt kompresoru, uzticieties Nissens ekspertiem. Bez satraukuma esam parūpējušies par jums. Šodien mēs aplūkosim Peugeot E208 elektromobili. Īpašnieks mums teica, ka kompresors nedarbojas. Viņš ar to saskārās ziemas laikā, kad tas nesildīja transporta līdzekli. Atcerieties, ja siltumsūkņa sistēma ir uzstādīta šādā transporta līdzeklī, kompresoram ir jāražo gan vēss, gan silts gaiss un jānodrošina, lai akumulatorā būtu pareizā temperatūra. Tāpēc mēs nomainīsim kompresoru. Mēs veiksim diagnostiku un pārliecināsimies, ka sistēma tiek izskalota, neizņemot nevienu detaļu. Tāpēc, kad automobilis faktiski atgriežas uz ceļa un sistēma darbojas, mēs zinām, ka sistēma ir pilnīgi tīra. Tagad mēs atgūstam dzesējošo vielu no gaisa kondicionēšanas sistēmas. Mums tas ir jādara, lai nomainītu kompresoru. Kad to būsim izdarījuši, mēs to izskalosim ar šo konkrēto kondicionieru bloku. Ir dažādi veidi, kā to izdarīt, bet šoreiz mēs izvēlējāmies izmantot šo īpašo bloku. Mēs esam izvēlējušies šo kondicionieru iekārtu tāpēc, ka faktiski varam izskalot sistēmu un iztukšot eļļu, neizņemot nevienu detaļu. Daudzos gadījumos, lai patiešām izskalotu sistēmu, ir jāizņem kompresors, kondensators un žāvētājs. Tas prasa daudz laika, bet ar šo kondicionieru iekārtu varam to paveikt, neko nenoņemot, kas nozīmē mazāku laika patēriņu un zemākas izmaksas klientam. Pēc tam mums būs jāuzlādē sistēma, lai pārliecinātos, ka siltumsūknis darbojas. Tāpēc, kad automobilis izbrauc no darbnīcas, mēs varam būt pilnīgi droši, ka tas kalpos ilgu laiku. Pašlaik mēs cenšamies parādīt, ka mūsu izmantotā skalošanas iekārta dod iespēju veikt apkopi, neizņemot nevienu detaļu, piepildot visu sistēmu ar šķidru dzesējošo vielu. To darot, šķidrā dzesējošā viela izplūst cauri dažādiem solenoīdu vārstiem, izplašanās vārstam, kondensatoram, kas ir sistēmas daļa, un būtībā izvelk visu, kas tur varētu būt. Tāpēc mēs patiešām varam to izdarīt, neizņemot nevienu detaļu. Daudzos gadījumos, lai veiktu skalošanu, ir nepieciešams noņemt kompresoru un kondensatoru, taču, tā kā mēs veicam skalošanu ar ļoti zemu spiedienu un uzpildām šķidru dzesējošo vielu, mēs faktiski varam visu izdarīt vienlaicīgi, jo noņemam eļļas atlikumus un jebkādas piedevas, kurām tur nevajadzētu būt. Atcerieties, ka oriģināliekārta nav ļāvusi siltumsūkņa sistēmai pievienot krāsvielas. To vienkārši nav iespējams izdarīt, jo tādējādi tiek anulēta jebkura garantija. Tāpēc ar šodien izmantoto iekārtu mēs kopumā varam izskalot jebkuru sistēmu mazāk nekā 1 stundas laikā. Jāatceras, ka pat tad, ja veicat skalošanu, ja neesat pārliecināts par elektroniskā solenoīda vārsta vai izplašanās vārsta, vai jebkura cita sistēmas elementa stāvokli, kas varētu radīt ierobežojumus, un ja domājat, ka sistēmā joprojām ir kādi gruži vai piesārņojums, šī detaļa ir jāizņem un jānomaina. Skalošana ir lieliska un jāveic, taču jāatceras, ka, ja ir iespēja, ka sistēmā vai kādā konkrētā detaļā joprojām ir palikuši gruži, tā ir jāizņem un jānomaina. You do need to remove it and replace it. Paskatīsimies, kā izskatās izlietotā eļļa pēc tam, kad sistēmu izskalojam, neizņemot nevienu detaļu. Paskatīsimies, kas redzams krāsojuma ziņā, un pēc tam salīdzināsim to ar PAG-IF eļļu, kas izskatās normāli un tiek izmantota 1234 IF sistēmā šajā Peugeot E208. Mēs redzam, ka izlietotajai eļļai ir nogatavināta alus krāsa, kas nav tas, ko mēs vēlamies. Tai vajadzētu izskatīties apmēram šādi, kā jaunajai PAG-eļļai. Tagad mēs parādīsim jums dažādu eļļas krāsu salīdzinājumu, kad veicam sistēmas skalošanu, un uz ko tās norāda. Kas varētu būt noticis pirms kompresors salūza?
Šī ir PAG IF eļļa, kas izmantota mūsu Peugeot E2081234 IF sistēmā, un šī ir izlietotā PAG IF eļļa, ko mēs izskalojām un iztukšojām no mūsu transportlīdzekļa siltumsūkņa sistēmas. Jūs varat redzēt, ka krāsojums ir nedaudz tumšs vai izteikti tumšs, vai daudz tumšāks nekā jaunā eļļa. Tas norāda, ka sistēmā ir bijis liels karstums vai augsts spiediens, vai arī pārāk liels karstums un pārāk augsts spiediens. Tas varētu arī liecināt par to, ka eļļa iekļūst kompresora elektriskajā ķēdē, mainot faktiskās eļļas krāsu. Tāpēc šis ir jautājums, kas mums jārisina, izpētot kompresoru. Atcerēsimies, ka strādājot ar elektromobiļiem, piemēram, Peugeot E208, jāseko transportlīdzekļu ražotāju norādījumiem, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti visi drošības pasākumi. Turklāt pārliecinieties, ka ievērojat vietējos noteikumus un remonta pakalpojumus veic certificēts tehniķis. Tagad mēs sagatavojam transporta līdzekli, lai pārliecinātos, ka varam droši noņemt kompresoru, kondensatoru un žāvētāju. Šajā gadījumā kompresors atrodas tieši šeit, mēs vienkārši noņemam riteni, un tad ir diezgan viegli tam piekļūt. Un otrkārt, mums būs jānoņem kondensators, kas atrodas tieši šeit apakšā. Un pēdējais, ko mēs darīsim, nomainīsim žāvētāju. Katru reizi, kad atveram gaisa kondicionēšanas sistēmu vai siltumsūkņa sistēmu, vienmēr ir jānomaina žāvētājs. Šajā gadījumā mēs noņemam un nomainām kondensatoru, jo uzskatām, ka šajā gadījumā tas ir labākais risinājums. Un, protams, mums ir nepieciešams diagnosticēt bojāto kompresoru un pārliecināties, ka esam atraduši pareizo galveno cēloni. Tāpēc, ja ar siltumsūkņa sistēmu ir jāveic vēl citi darbi, mēs tos veicam tagad, nevis pēc tam, kad esam to uzpildījuši ar dzesējošo vielu. Tagad, kad esam demontējuši bojāto kompresoru un to rūpīgi apskatījuši, esam diagnosticējuši, kas īsti nebija kārtība. Jautājums bija par izolāciju. Tagad atvērsim kompresoru, lai parādītu, ko tieši atklājām, kad to izjaucām. Kad noņemam cilindra galvu, mēs redzam mātesplati tieši šeit. Un tas, ko mēs varam redzēt uz cilindra, ir eļļas iekļūšana mātesplatē. Un tas noteikti varētu būt iemesls, kāpēc mums ir izolācijas kļūda, kas rada problēmu ar šo kompresoru. Tagad mēs to izpētīsim sīkāk un pārliecināsimies, vai varam atrast vēl kādus pierādījumus, ka tas tiešām tā ir. Tagad mēs esam atvienojuši kondensatoru no transporta līdzekļa. Kā redzat, tas izskatās diezgan labi. Uz tā ir nelieli gruži, bet, lai pārliecinātos un būtu droši, mēs to nomainīsim, lai gan sistēmu izskalojām. Mēs vienkārši vēlamies pārliecināties, ka tas darbojas pareizi un aizsargā kompresoru no pārkaršanas. Attiecīgi mēs nevēlamies riskēt, ka diezgan nedārgs produkts varētu sabojāt dārgāku produktu. Tāpēc mēs to nomainīsim. Tagad esam gatavi uzstādīt jauno kompresoru. Katru reizi, kad uzstādāt jaunu kompresoru, ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka kompresorā ir pareizā eļļa, kā arī pareizais eļļas daudzums. Vienmēr ievērojiet oriģināliekārtas vai ražotāja norādījumus, lai pārliecinātos, ka eļļas daudzums ir pareizs. Vienmēr pārliecinieties, ka eļļa ir iztukšota, ielejiet pareizo daudzumu un pievienojiet to, kā arī pārliecinieties, ka tā ir pareizas kvalitātes eļļa, jo īpaši elektromobiļiem, lai izvairītos no izolācijas problēmām. Tāpat jums ir jāpārliecinās, ka eļļa vienmēr paliek kompresorā, lai tā neizpilno tā ārā, pirms to uzmontējat.
Kad esat gatavi uzstādīt žāvētāju transporta līdzeklī, pārliecinieties, ka vāciņi vienmēr ir uzlikti, jo 1234 IF sistēmās gaiss reaģē uz 1234 IF. Tāpēc ir svarīgi, lai žāvētājs, kuram jānovada gaisa mitrums UT, pirms tā uzstādīšanas būtu neskarts. Tagad, kad esam pārbaudījuši, vai sistēma dzesē un karsē, un esam nomainījuši kompresoru, kondensatoru un žāvētāju, atliek tikai pārbaudīt, vai sistēma patiešām ir tīra, izmantojot vizuālās diagnostikas rīku. Tas būs pēdējais solis šajā procesā. Mēs pārbaudām, vai sistēma ir pilnīgi tīra, izmantojot vizuālās diagnostikas rīku, līmeņa rādītāju, tādējādi mēs varam reāli pārbaudīt, kas notiek. Mēs aizveram vārstus un pārbaudām, kā tas izskatās. Tas ir perfekts tīrs. Tagad mēs varam nodot transporta līdzekli klientam.